Sveiciens visiem! Šajā gadījumā ieradies šāds te automobils Hyundai Santa Fe 2.2 dīzelīts. Ko darīsim? Mainīsim degvielas sprauslu paplāksnes, vāra šēbītes, kur viņas te man palika. Lūk, šādas te lietiņas, viņas vajadzētu mainīt, manā skatījumā, plus mīnus ik pēc 60 000. Kāpēc viņas jāmaina? Tūlīt pastāstīšu. Šim te modelim ir tā, šo te noliksim malā. Šāds te variants, ir savi plusi, ir savi mīnusi. Šajā gadījumā sprauslas peld eļļā. Pluss ir tāds, ka viņas īsti nekad neiekoksējās, nav problēmas nekā drūsu un kaut kādām tādām lietām izvilkt sprauslu, bet ir problēma ar to, ka šīs te sprauslas mēdz izdegt. Un līdz ko viņas izdeg, tad attiecīgi šīs te izplūdes gāzes tiek iekšā karterī. Tālāk viņas nonāk lejā, karterī viņas nonāk un tālāk viņas aizspries to eļļas uztvērēju, līdz ar ko, principā, dēļ šādu te sīkumu, principā, eiro vērta daļa, viņa nogalina motoru. Tā kā, šis te ir tāds būtisks aspekts, jūs nekā nevarat īsti pateikt, ka jums ir šīs te blīvas izpūsts. Vienīgais varbūt ir palielināts karteru spiediens, noņemot korķi, pie darbojas dzinējuma, vairāk gāzes nāk ārā. Bet šis te aspekts ļoti jāņem vērā. Ne tikai šim modelim, bet kopumā visiem modeļiem, kuriem sprauslas peld eļļā, šiem te kapara gradzieniem obligāti jāpievērš uzmanība. Tā, pēdējā sprausla mums ir ārā. Šajā gadījumā labas ziņas. Karteri nost nevajadzēs ņemt, nevienas sprauslas blīva nav tā, ka viņa būtu pilnībā izšauta, un tad šis te, kā viņi sauc, melnais ogleklis, kvēps nav sakratis iekšā karterī, un nav attiecīgi tad aizsprostojas mums eļļas uztvērēji. Šajā gadījumā izdevās klientu pierunāt uz šādām te darbībām, kā redzams, lūk, augšējā daļā ir šī te jaunā sprauslas blīve, un tad apakšā, lūk, šeit ir vecās. Tad, kā par salīdzinājumu pieliksim blakus, varat redzēt, kur ir atšķirība, un šajā gadījumā, šī te blīve izdeg pilnībā, šī te, pieņemsim, ir tuvu tam jau, lai viņi izdegtu pilnībā. Šīs te melnais skvēps, ogleklis tiek iekšā karterī, aizprosto tad attiecīgi eļļas uztvērēju. Un, protams, bēdīgākais scenārijs tad visā šajā te pasākumā ir tāds, ka vienkārši dēļ šādiem te štruntiņiem var nomirt jūsu motors, attiecīgi aprauties šāls, pazust eļļas spiediens, un ar to arī viss beidzās. Tā kā šajā gadījumā, viss ir labi, tā esam apkopītas, mainam šos te gredzentiņus ik pēc, plus mīnus 60 000. Braucam, nežēlojam naudu, jo šāda sīkuma dēļ jūs varat trāpīt uz motoru remontu. Davai, čau, pīsiņš!